Новости от министра обороны Латвии. Подписан контракт на закупку дополнительных боевых машин пехоты «Аскод» для механизированной пехотной бригады. Latvija ir spērusi nozīmīgu soli savas drošības stiprināšanā. Mēs esam parakstījuši līgumu par papildus 42 kājnieku kaujas mašīnu Askod iegādi no Spānijas uzņēmuma. 84 kājnieku kaujas mašīnas kopā stiprinās mūsu bruņoto spēku dzelzs dūri mehanizēto kājnieku brigādi. Mēs rīkojamies ātri, mērķtiecīgi un efektīvi, jo pirmās kājnieku kaujas mašīnas tiks piegādātas jau nākamajā gadā. Tā ir investīcija mūsu valsts aizsardzībā, mūsu cilvēku drošībā. Mēs arī iesaistīsim mūsu industriju. 30% no līguma summas 10 uzņēmumu tiks iesaistīti šī līguma īstenošanā. Tas nozīmē, ka mēs ne tikai stiprinām valsts drošību, bet arī mūsu aizsardzības industriju un ekonomiku kopumā. Mēs sargājam Latviju kopā. А теперь давайте послушаем, что сказал в свое время правительству бывший генерал русской императорской армии, маршал Финляндии, финский государственный деятель, президент Финляндии с 1944 по 1946 год Карл Густав Маннергейм. Pirms mēs tērējam milzīgas naudas summas aizsardzībai, mums ir jārada cilvēkiem tāds dzīves līmenis, ko viņi būtu gatavi aizstāvēt.